Liels prieks jūs redzēt, un arī es gribētu teikt, cik liels prieks ir redzēt mūsu Aleldas pārstāvjus. Alelda, ja jūs nezināt, nozīmē Austrālijas latviešu evaņģelisti luterisko draudžu apvienība. Man vajadzēja izlasīt, lai man tās galotnes bija pareizs. Bet prieks jūs redzēt šeit šodien. Un arī es gribētu teikt, ka es vēlos sveikt tos cilvēkus, kuri tiešsaistē skatās un tā piedalās šajā dievkalpojumā. Šodien, es stāvēšu te, lai jūs varētu redzēt. Šodien, vai jūs varat man dzirdēt? Nē. Es biju uz mute. Šodien mēs svinam reformācijas svētkus, ticības atjaunošanas svētkus. Un es jums pagājušajā svētdien aicināju vilkt sarkanu krāsu šodien. Kāpēc? Sarkanā krāsa simbolizē svētā gara uguni, kas iededza reformācijas vadītājus drosmīgi un pārliecinoši sludināt evaņģēliju. Tāpēc mēs arī rotājam altāri ar sarkanu krāsu svētā gara svētkos, kurus mēs parasti svinam jūnijā. Latvijā to sauc par vasaras svētkiem, jo Latvijā tad ir vasara. Reformācijas laikā Mārtiņš Luters protestēja pret Romas katoļu baznīcas mācībām un uzrakstīja 95 tēzes par ticību, pamatojoties uz Bībeles izpratni. Tad 31. oktobrī 1517. gadā Luters tos pienagloja pie Vācijas Vittenbergas pils baznīcas durvīm. Pēc tam tās draudzes, kas sekoja Lutera mācībai un piekrita viņa teoloģijai, nokrāsoja savas baznīcas durvis sarkanā krāsā, lai visi cilvēki zinātu, kurā baznīcā doties. Sarkanās baznīcas durvis apzīmēja, ka draudze ir daļa no protestantu reformācijas. Un tāpēc mums
ir sarkans altāra audums, mācītāji velkā sarkanu stolu, un luterāņi visā pasaulē ir aicināti valkāt sarkanas drēbes. Šodien šis sarkanais audums simbolizē, ka mēs esam vienoti kā draudze Kristus latviešu miesa visā Austrālijā un Jaunzēlandē mūsu sinodes sanāksmes laikā. Paldies, ka esat daļa no baznīcas nepārtrauktās reformācijas. Mēs vienmēr varam reformēties un tikt pārveidoti un atjaunoti ar Dieva svēto garu. Dziedāsim pirmo dziesmu, cik jauki, cik skaisti. Numur 218. Oh
Dievs, tu esi mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nokrimtu. Tautas trako un valstis krīt, zeme izkūst, kad tas kungs paceļ savu balsi. Tas kungs ir ar mums, Dievs ir mūsu stiprā pils. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki izciesti. Tāpēc zemosimies Dieva priekšā grēksūdzes lūgšanā, dziedot, es savus grēkus sūdzu. Svētais un mūžīgais Dievs, mūsu Tēvs debesīs, mēs Tev sūdzam savus grēkus un pārkāpumus, ar ko esam grēkojuši domās, vārdos un darbos, un ar ko būtu pelnījuši Tavu bardzību un sodu. Bet mēs to nožēlojam un lūdzam Tevi. Piedod mums Tava mīļā dēla, mūsu pestītāja Jēzus Kristus vietniecisko ciešanu un mīlestības nopelna dēļ. Dod mums žēlīgi savu svētā gara palīgu, lai varam atgriezties. Ja šī ir bijusi jūsu patiesā grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Jā. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, tad, sekojot Kristus pavēlei, es, kā aicināta un iecelta Dieva vārda kalps, pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Gods Dievam augstībā.
kungs, lai ir ar jums. Lūgsim Dievu. Visvarenais Dievs, žēlsirdīgais kungs, mēs pateicamies Tev, ka Tavs svētais gars atjauno baznīcu katrā laikmetā. Izlej savu svēto garu pār saviem uzticīgajiem ļaudīm. Stiprini mūs Tavos vārdos, pasargā mūsu pārbaudījumu laikos un dāvā draudzei savu mieru caur Jēzu Kristu, mūsu glābēju un kungu, kas dzīvo un valda kopā ar Tevi un svēto garu, viens Dievs, tagad un mūžīgi. Āmen. Lūdzu, apsēžaties, un Daina Vanats no Brisbānas lasīs mūsu pirmo lasījumu. Pirmais lasījums nāk no Pāvila vēstules romiešiem, no 3. nodaļas, no 19. līdz 28. pantam. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem aizdarīta mute un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisns viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bet tad, neatkarīgi no bauslības, atklājusies Dieva taisnība. Jo jau tā apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs, tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju viņa asinīs. Tā parādīdams savu taisnību, jo viņš piedod visus agrāk dievišķīgās pateicības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību. Pats taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Kur paliek mūsu dižošanās? Tā ir izslēgta. Ar kādu likumu? Ar bauslības darbiem? Nē, bet ar ticības likumu. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Amen. Otrais lasījums mums šodien no Svētā Pāvila vēstule romiešiem 12. nodaļas no 1. līdz 13. pantam. Es jums lieku pie sirds, brāļi un māsas, Dieva žēlastības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dod, netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris.
Jo kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir praviešu spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas kalpošanā, spējas mācīt mācīšanā, pamācīšanas spējas pamācīšanā. Kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīgs. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās, palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību. Āmen. Un evaņģēlijas plats jums šodien ir no Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļas 31. līdz 36. pantam. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši viņu ticēt viņam: ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja: mēs esam Ābrahāma dzimums, un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsiet brīvi? Jēzus viņiem atbildēja: patiesi, patiesi es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās. Dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Aleluja! Lūdzu, apsēžieties un dziedāsim visi kopā dziesma grāmatā numur 397. Tas visu spēj, kas tic un cer.
Jo mēs spriežam, kad cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Amen. Lūdzu, sēžam. Man vienmēr vajag Dieva piedošanu, bet šodien man ir jums jālūdz jūsu piedošanu. Es esmu bijusi ļoti aizņemta šo nedēļu, un es vēl domāju angļu valodā. Un tāpēc, ka man vienkārši pietrūka laika, man nebija laiks pārtulkot sprediķi latviešu valodā. Un es lūdzu, lai jūs man piedodat, ka šodien sprediķis būs angļu valodā, kaut kā es zinu, ka tas ir nesagaidīts. St. Paul's letter to the Romans, chapter 3, verse 28. For we maintain that a person is justified by faith apart from works of the law. People don't like change, even good change. When dearly held beliefs are challenged and things are different from the way we've always done them, people usually don't like it. And yet, in the book of Revelation, we read that Christ says, "See, I make all things new." In other words, if we trust the one who is leading us towards something new, especially if it is God, we also have to believe it is for the better. Because change is actually inevitable. Things change all the time. Someone is born and life changes. Someone dies and life changes. That's why this passage from Ecclesiastes chapter 3 is often read at funerals. There is a time for everything and a season for everything under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. Jesus turned the whole world upside down. With his radical love, a different understanding of God's love for all, that even children and women matter, and that we are to forgive and not give an eye for an eye and a tooth for a tooth. That God loves even sinners. That God is more of a God of love than a stern judge. He spent time with sinners and the religious leaders he challenged, who held onto the law and disregarded the intention of the law and the intention of the commandments as a way for people to live together in community and to be in relationship with God, rather than a set of guidelines for punishing people. Jesus taught his disciples and other followers that God is like a loving parent, our Father who art in heaven, not a strict or even abusing one. And Martin Luther was the same. He also spoke of God's love in Christ. He was brought up by a stern father,
and who was always criticizing him. And therefore, in the end, Martin Luther was always accusing himself and feeling guilty and afraid of being punished by God. In a moment of fear for his life, in a severe thunderstorm, he promised God that if he survived, he'd become a monk. He did, and he did. With a heightened conscience, he would go to confession, as Roman Catholics did, to a priest. But in his case, he went to the priest for up to 6 hours until the one he was confessing to sent him away and said, "Come back when you've got a serious sin to confess." Who's got time to listen to someone's sins for up to 6 hours? Martin Luther was preoccupied with his own badness, how bad he was. And so he was sent to do better things and become a scholar and a teacher of the Bible. And that's where he found the verse from Romans chapter 3, verse 28. For we maintain that a person is justified or made right with God by faith, by trusting God, not by works of the law and doing the right thing. A very important passage, as is the whole letter to the Romans. At seminary, we spent weeks just going through Romans chapter 8, which has so much there to be learned from. So with Martin Luther's protesting against the Roman Catholic teachings of that day, there was no longer that sense of extreme control and oppression of the institution of the church. And I know that that still happens in different ways today. But just as Jesus died in his time so that we can be freed from sin and oppression, so too in Martin Luther's time, people felt freed from the tyranny of God's word. God wants us to be free. And yes, there is a price to that. In our freedom, we do the wrong thing. People do bad things because they are free to do so. But if you think about all the stories in the Bible, they are underneath it all about freedom and love at the heart of it. Even from the beginning, in the book of Genesis, the story of Adam and Eve, they were cast out of the Garden of Eden. It's true. But there were 2 trees in the Garden of Eden. One was the tree of good and evil, and the other one was the tree of life. And when God banished Adam and Eve out east of Eden, outside of the Garden of Eden, they were prevented from living forever. Now that might seem like a punishment, but underneath it, it is grace, because there are people who live a very, very hard life. And if there was no life beyond this earthly one, no escape, no end, for them it would be hell on earth. Death and the hope of new life beyond the grave is what gives people hope and what they live for. In some cases, in many cases around the world.
So when you stand back to gain perspective, there is a time to live and die. And God's mercy is behind it. Our freedom is not just external oppression by religion and religious leaders in Jesus' time or in Martin Luther's time. It is also internal, as it was for Martin Luther. He had, like we all do, internalized what his parents had taught him. And in his case, there were many self-recriminating thoughts. And he feared God, feared God's punishment. We all have our own fears. And anyone who is here or is worshipping online probably has a deep sense of conscience. And likely you also judge yourselves even when God wants us all to be free. That is why we confess that we have sinned at the beginning of every worship service and receive forgiveness. And then when we receive Holy Communion, just in case you really didn't take that forgiveness for every single sin that you have ever done wrong, when you come to the altar, you will individually hear God's words of love, forgiveness, and absolution before you receive the body and blood of Christ, who died so that we are forgiven. But living in that freedom comes with a price. No longer afraid of punishment or of God, renewal is challenging, being transformed by the renewal of our minds that we heard in today's reading. Listening to God, new thoughts, new ways to be, new life. It's different to give up the way we're used to seeing ourselves and the world and other people. Other people that we might really want to punish for what they have done to us by not forgiving them. Even if they've died, it's hard to forgive people. It may mean having a change of heart, a change of mind, being transformed, may mean that we are not to be preoccupied with fear or self-judgment, feeling bad about ourselves. Freedom from God, from our sins, may mean doing something bold and new because you are free. The reason we celebrate the Reformation is not just a memory of 1517 any more than we celebrate Easter Sunday, the resurrection of Christ, as just a historical event. We celebrate new life as a reality for us now. Over and over again, there is new life in Christ. And so too the Reformation of the Church as an institution. We are called to be made free and made new. We have certainly been doing that in this church in an outward way. We have a new TV. We have a piano down here. Our bathrooms are being renovated. We have a new oven so that when we smell the Scarp Carport, it really comes up all the way to up here. And we also have started bilingual services.
And this is partly because of the renewal of our minds about how to be church. And if we keep listening to God and allow ourselves to be transformed by God's will, anything is possible for this congregation and for the Latvian church across Australia and maybe even New Zealand. Now you may have noticed I didn't say the Latvian Lutheran Church on purpose, because we already include the Roman Catholic gravesites in our Kapusvētki. And at Kultusdienst this year, we're going to have a Roman Catholic priest who will participate in the Kultusdienst dievkalpojums. We've already had church services and svētbrīži together with Estonians and Lithuanians at Baltic events. We are constantly being made new. And if we are listening to and following God's will, we have a new future with hope. Amen. Ziņojumu pateicības šodien vispirms gribu izteikt lielu pateicību jums visiem, ka jūs esat ieradušies. Mēs arī esam ļoti priecīgi, ka mums ir Aleldas viesi no Brisbanes atbraukuši, draudzes pārstāvi un no Adlaides draudzes arī. Un kā jau prāvests minēja, mēs varam manīt, ka garšīgas smaržas mums varbūt virtuāli jūs nemanāt, bet šeit mēs manām, ka mums kalpost gatavojās. Un jūs visi esat mīļi aicināti tie, kas var
nonākt pēc dievkalpojuma lejā zālē. Mēs dalīsimies pusdienās, un pēc tam sekos mūsu Aleldas sinodas noslēgums. Mēs vakar jau tās grūtās, garlaicīgās procedūrās lietas nokārtojam, tā kā šodien tikai paliek varbūt kopā sanākšana, paskatīšanās prezentācijā, un cerams, ka mēs arī dabūsim ar arhibīskapu Zoomā sarunāties. Tā kā visi mīļi aicināti lūdzu pēc dievkalpojuma. Nākošie dievkalpojumi mums būs 2. novembrī. Adelaidē būs dievkalpojums, kas arī būs uz Facebook livestream un pēc tam nākošā dienā uz YouTube. Tas notiek 11:11 Adelaides laikā, tā kā tas ir 11:30 Melburnas laikā vai 10:30 Brisbanes laikā. Jūs esat laipni pieslēgties, ja nevarat būt klāt. 9. novembrī Lāčplēša atceres dievkalpojums 11:11 Melburnā. 18. novembra dievkalpojums mums ir otrdienas vakarā, kas ir tieši 18. novembrī, 19:00 šeit baznīcā. Tajā svētdienā 16. būs plašākās sabiedrības 18. novembra akts, tā kā Latviešu namā, tā kā lūdzu tur arī piebiedrojieties, ja varat. 23. novembrī būs kapu svētki, tā kā Folkneru kapsētā, kā mums ir tagad ierasts, būs visos 4 latviešu nodalījumos, sākot ar 10:30 Svētā Krusta kapos, Rozvaka kapos, tad 11:15 Buļu saulīšu kapos, 11:45 Kociņu kapos un tad 12:15 Katoļu kapos. Un, ja kāds mums arī ir ierasts, ka brauc ar latviešu ciemu lielo busu, tā kā, kas izbrauc no latviešu ciemu, tā kā, ja vēlās, tad mēs arī ar to busiņu pārvadājam cilvēkus starp tām 4 nodaļām uz vietas. Tā kā tas vēl vien notiks šogad. Pateicību šodien, izsakam pateicību Erģelniecei, paldies Kristīnai Melēnai par jauko ērģeļu un klavierspēli spēlēšanu. Apsveicējs mums šodien bija Anna Jaster un Baiba Leidlī. Altāru pušķoja Ingrīda Lok. Un skaņu sistēmas dežūra Trevor Pindar, thanks for the sound system. I'm assuming people can hear me. Svēto rakstlasījumu, paldies Dainai Vanaks par lasījumu. Un paldies Daini Jādai, ka izpalīdzēja mums draudz, palīdz darbā. Kafijas galdu šodien par kafijas galdu atbildīgiem Ingrīda Lok un Koina Miro. Un mēs ceram jūs visi redzēt lejā pēc tam. Paldies! Apliecināsim mūsu kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Tēvu, mūsu Kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis zemē. Trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Atjaunoti Dieva mūžīgajā žēlastībā,
lūksim par baznīcu, pasauli un visu radību. Atjauno savu baznīcu, ak Dievs, ar žēlsirdību, līdzjūtību, mīlestību un cerību. Palīdz mums tev ieklausīties un uzticēties tavai vadībai mūsu latviešu luterāņu draudzēs Austrālijā un visā pasaulē. Svētī mūsu baznīcas un to vadību. Mēs lūdzam par mūsu arhibīskapu Kārlu Žolu un viņa labklājību. Mēs pateicamies par mūsu ticības senčiem, kuri dzīvoja uzticoties uz taviem apsolījumiem. Mēs lūdzam par visiem, kam vajag tavs dziedinošais spēks, īpaši par tiem, kurus mēs pieminam skaļi vai par kuriem mēs lūdzam savās sirdīs. Ilmāru Aleksejurku, Guntu Vagaru, Erika Stokāns, Mārtiņu Biršu un Māru Palodi. Mēs aizlūdzam par visiem, kuri svinēs savas dzimšanas dienas nākošās 2 nedēļās. Vilnis Ezernieks, Ingrīda Walton, Karīna Padoms, Eriks Muške un Māra Leskams. Paldies par viņu dzīvi un lūdzu turpini viņu svētīt ar mīlestību, prieku un veselību. Šīs un visas mūsu lūgšanas mēs uzticam tev, svētais Dievs, tava mīļotā dēla Jēzus Kristus, mūsu pestītāja vārdā. Āmen. Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam savam kungam. Tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, ka tev, kungs, svētais, visu spēcīgais tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicamies caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Kādēļ tu mūs saudzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsolī. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam tavu godību, dziedādami. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dievišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Mēs Tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas te pie Tava galda sapulcēsies, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienoti ar Tavu dēlu, mūsu kungu, pēc viņa apsolījuma. Āmen. Mūsu kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva saviem mācekļiem, sacīdams, ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai. To dariet, cik kārt jūs no tā dzeriet, mani pieminēdami. Cik kārt jūs no šīs svētītās maizes ēdiet un no šīs svētītā biķera dzeriet, jūs pasludināt tā kunga nāvi un augšām celšanos un gaidiet uz viņa atnākšanu godībā. Miers, lai ir ar jums visiem. Nākiet, viss ir sagatavots.
3. nodaļā. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Lai ir gods draudzē un Kristum Jēzu uz audžu audzēm, mūžu mūžos. Ej, Dieva mīl. Amen. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un grēku Es jums pasludinu Dieva žēlastību un grēku Es jums pasludinu Dieva žēlastību un grēku
romiešiem 15. nodaļā. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā, svētā gara spēkā. Ejiet Dieva mīlā. Amen. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir mīlīgs, aleluja, un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Mēs tev pateicamies, visu spēcīgais Dievs, ka tu mūs esi atspridzinājis ar saviem vārdiem un ar savu sakramentu. Mēs lūdzam tevi, svētī mums to, lai pie mums vairojas ticība uz tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem. Caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Dieva tēva, Dieva dēla un Dieva svētā gara vārdā. Amen. Lūdzu, turpiniet stāvēt kājās un atradīsim pirmo dziesmu mūsu dziesmu grāmatās. Tā ir baznīcas himna Dievs kungs ir mūsu stiprā pils.